Māja dziedājumi pie krusta Latgalē. Tradīcija, nepieciešamība, savdabība. Kas tas īsti ir? Skatieties folkloras programmā Klēts. Ave, ave, ave Maria, gustel, gustel, gustel Maria. Cik sen ir šī tradīcija dziedāt pie krusta? Visā Eiropā šī dziedāšana maijā pie krucifiksiem atvedinām uz 18. gadsimta pirmo pusi uz Itāliju. Pēc tam no Itālijas strauji uz Poliju un noteikti Latgalē un Lietuvā ienāk no Polijas, poļu tradīcija. Ja tur nebūtu kādas saknes apakšā, māras vai mātes pielūgsme, tad tas nebūtu tik populārs un tik ātrā veidā iesakņojies. Leonārds Latkovskis, Pēteris Zariņš trimdā atceras, kā viņi 19. gadsimta beigās vai 20. gadsimta sākumā, kad kuram bērnība, kā viņi, būdami bērni, ir gājuši pušķot krucifiksus un kā notikuši šie dziedājumi. Bet arī šīs liecības nav savāktas. Tā ka īstenībā varbūt tagad ir tas brīdis, kad vēl šī tradīcija ir vēl turās atdzimusi, ka to vajadzētu apzināt, cik gara tā vēsture, kā viņa ienākusi un balstoties uz cilvēku atmiņām. Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Kāpēc dziedājumi notiek tieši maijā? Maijs ir katoļiem veltīts Dievmātei Marijai. Kāpēc tieši maijs, man ir grūti pateikt, tad ir droši vien jāprasa vairāk, kas tieši ar teoloģijas zinībām, kurā brīdī. Es domāju, ka tas atkal attiecināms uz 18. gadsimtu uz Itāliju, kur šī tradīcija rodas, bet paralēles varētu būt arī citur, ka maijs kā atmoda, galu galā lielajai pirmātei, pirmskristietiskajā tradīcijā mārai bija vairākas māras dienas, kā pavasarī, tā rudenī, tā gadu šai cikliskajā apritē. Un pavasarī, kad tu atmosties, kad tu sakrāji spēkus un savā veidā mēģini parādīties saulē un prasīt aizgādniecību Dievmātei Marijai šai nākošajai sezonai. Tā ir pavasara atmoda. Jūs bieži nākat dziedāt pie Krista? Jā, katru vakaru. I maija mēnesī, jūnijā mēnesī, jā. I visi gājām ar tādām labām noskaņām, visi priecīgi katru vakaru. Pēc darba govs izlaucam, kažokus virsū, vakari arī bija augsti kādreiz, maija mēnešos dziedājam. Ir jūņa mēnesī arī. Visu jūņa mēnesi, visu maijā kā augsts, mēs ar kažokiem, ar vailokiem atnākam, i dziežam no sākuma, kuras grāmatas, vēlāk jau tās, kuras no galvas, protam. Jau satums, te jau no galvas, protam, tā dziedim. Bērnībā skolā gojam, Tad jau bija citi laiki, to jau nevar. Netālu no mājām, mums tur māju apkārt daudz bija, i krustis vis ceļa bija, i tur mēs visi gājam, tur pa 20 mūsu cilvēku gāja, visi dziedāja. Veci, jaunie, mazi, visi dziedāja. Tagad jaunā paudze arī īt dzīvot? Tagad laukos nav jaunu, visi pilsētā nav kam dziedāt, jā. Tas bija bērnībā. Ir ko pieminēt, jā. Ļoti priecīgi bijām tiešām.
Jau grūtā ir sajūt tagad. Mēs vienu reizi nedēļā šogad atējām tikai sasdiņos, sākumā bija trešdiņos, bet tot sasdiņos bērni var atīt. Bet te jau tagad apliecēja patoļi dzīvoja. Te vairākas mojas bija, te, ka kodreiz tas krists stovīja tur, kur jūs redzat tū bišku lārumu. Tur ir bijis veituls, pie to veitula bija vecais krists, bet to veco krista vairs sen nav. Nu, man liekas, ka bērņiem, mūsu sevišķi, obu ģimeņu bērņiem, diezgan tie krista būšana pateik. Sevišķi, ka jī pirmū godu bija, tas kaut kā tā salīdīja bērnus. Visot prosos, babēt, var aiziet pie krista. Nu, aiziet, tikai tur jau naliecit pori žūgam, tur jau kīvliņu nametit, tur vēl ko nadorat. I tad jau es veru skatāju, nu, malus pasavārusīs, īt, vot, capurēti nūjam, i tur. Nu, var redzēt, ka jī tomēr tam svātumam pieītai ļoti normāli. Baznīcas mote, Dieva žēlestības mote, lūdz Dievu par mums. Teirāko mote, visu skaistuko mote, lūdz Dievu par mums. Kā agrāk bija, krucifiksi bija katrā sētā, katrā sāģā, katrās krustcelēs. Kā tas īsti bija? Spriežot pēc manas mammas stāstītā un vēl tā drusciņi atceroties arī, ko mana vecmamma, kas bija 1903. gadā dzimusi, stāstīja, tāpat arī kas citas liecības, kas savākts no vecākiem cilvēkiem, ka Latvijas pirmās brīvvalsts laikos Latgalē pat tiešām bija, varētu teikt, tāda krucifiksu zeme, ka katra ģimene vai, nu, burtiski 2-3 māju puduris uzskatīja zem savā goda, ja nebūs krucifiks. Un Pēters Ušpels, keramiķis, rādīja pagājušu vasaru savas dzimtas krucifiksu, kas arī ilgus gadus kopts, patiešām skaists viņus cēla arī. Es neteikšu, ka tā varbūt dižojoties, bet nu, tomēr, lai tas krucifiks būtu godam likts un godam, lai ne tikai godam likts, bet lai arī būtu, kas pie tā nāk. Jo skatoties pēc, nu, kā mana mamma stāstīja Cimušku sāģā, tas ir ciemā, Preļu rajonā. Nu, mamma ir dzimusi 1925. gadā, tad tas varētu būt kāds 35. gads vai kur, ka mazi bērni gāja uz mežu, tuvējo mežu, pēc staipekņiem, pēc dažādiem vīteņaugiem un puķiem, kuras tad vakarā, katru vakaru, tad nāk vecākas sievas, arī vīri, pēc tam pat ja arī augstmājas, kažociņos dziedāt, bet pirms tam bērni sakopa. Un tas bija tāds ļoti priecīgs un pacelājošs notikums, ka savā veidā tautas gaumes izkopšana, kā tu proti, tur 2, 3, 4, 5 bērni, daudz bērnu ģimenes, kā tu proti izpušķot. Un tāds pacēlums, ka kāds uzteic to darbu. Kā jūs sarunājat iepriekš, kuras dziesmas dziedāt, kuras lūkšanas? Nu, Kuras viņas visas zina, jau visas es saku, ka no galvas, mēs jau, protam, no galvas. Ot, kam ir gaiši vēl, nu, grāmata, saka, ka tiek tumšs, mēs no galvas jau dziedim. Cik stundas jūs dziedat? Nu, kādus mums pusotras, kā vakarā, kad divas jau tiek. Augšā dziedām, korī, tagad apakšā dziedim. Ne, pie krusta. Jā, pie krusta. Nu, mums 2 stundas nevairāk. Jo es saku, kamēr satumst. Dziedim, kamēr satumst. A kā augstu tāds šitā, es saku, ka ar kažokiem atnākam, ar vilnas lakatim, sēžam, nav ne augstu, nekas tikai dziedim vien. Nu, kas apkārt tiek dzird, kas apkārt dzīvo krusta uz vida staisīts apkārt mājas. Nu, i visi, kas veci nevar atnākt, tie klausās, kā mēs dziedim, var dzirdēt. Šitā bija agrāk, tagad jau nav tā. Kādas dziesmas dziedāja māja mēnesī? Visus Marijas dziesmas, kādas bija.
visus, i Mārija par saules pūdro, kai dzīt gūdam Mārija, nu, visus senējos dzīsmis. Kad es bija, visus goja ar visiem bērniem, i visi skaitie un dzīdav. Vai padomju laikā arī nāca dziedāt pie krucifiksa? Gan nesagoja niekur, a līdz tam, nu, vocu laika gojam, jā, visi motis ar visiem bērniem. I tāvi, i motis vakarā, ja 8:00 visi bija kristā. Kā garīdznieki oficiālā baznīca raugās uz šiem māja dziedājumiem? Pašreiz ļoti pozitīvi. Un es domāju, ka tā arī 20. gadsimta sākumā, bet te ir arī viena tāda saudabība, ka šie maija dziedājumi notika bez garīdznieku līdzdalības. Protams, tas neizslēdza atsevišķus gadījumus, kad garīdznieks, mācītājs atbrauc un arī ir klāt. Bet te ir tas, kas, nu, nebaidīsimies no šī vārda tautas kristietība, kas sakņojas tādā senā folkloriskajā, ka katrai dzimtai bija dzimtas kapi, ka katrai dzimtai bija savi, nu, svētie, savi gari, ko tu pielūdzi, un noteiktā mēnesī, noteiktos laikos tu tos pielūdz. Šai gadījumā tas tā veiksmīgi pārgāja kristietībā, un es domāju, ka tur nav ko kaunēties, ka mēs paņemam to, kas iet no gadu simtos no lielā pirmātes kulta. Man jau ļoti saista tie veco kristavīte. Jaunībā mēs tur pulčējāmies, gan jaunie, gan vecāki. Ļoti daudz atsāga bija dzīvotoju, un tie mums bija tāda ļoti mīļa vīta. Bet tot laika gaitā tas Krists aizgoja bojā, šekotī padomju godi, viss, un tot tās ar mamu šitu mūčeņu saglabāja. Visu laiku mums glabājās izustuvis. Tie bija no veco Krista, i muna vēramote jū saglabāja, uznese bēniņus augšā, i mēs jū atrodam, i mēs jū atnesam, i vot tagad jai bišku atjaunota, kā prota, tā mēs jū esam atjaunojuši tū. Te jau vairāk gribētos man izceļt tieši Čeirānu ģimeni. Iniciatīva te goja i nu muna vēra Vitālija, i nu jūs pošu, bet tas lielais darētojs tieši fiziskā nozīmē. Es varu sacīt, capuri no Jēzu Kristu ir vot paslieši vot tādā veidā. Kāpēc šos māja dziedājumus pie krusta var uzskatīt par tautas tradīciju? Šī tautas tradīcija iesakņojās, ka visiem ir sava vieta, visi ir iesaistīti. Jebkura tautas tradīcija izdzīvo vai neizdzīvo atkarībā no tā, cik dzīvīgs ir rituāls. Un cik labi, cik organiski ir apvienojušās pirmskristietiskā pozitīvākā pieredze, kas mums tomēr ir salikts kaut kur slāņu slāņiem, un mēs nevaram tā teikt no šī brīža, es neko neatceros, un man nesaista tas, kas bija iepriekš. Te ir tā kā zobra tā, ļoti labi zobra, saāķējies kopā. Tas, kas ir bijis pirmskristietiskais un kristietiskais. Tas, ka lūkšana ļoti nozīmīga kā folkloriskajā, tā kristietiskajā, kā dziesmai ir liels spēks, kā vienā tā otrā, ka te ir visas paudzes iesaistīts un ka tas saistīts ar mājas
Senāk tas bija mājas garu kopšanas kults, tagad tas ir Dievmātes Marijas kults, un reizē tas ir arī, es domāju, mēs par to nepiedomājam, un es nezinu, vai tie, kas lūdzās piedomā, bet man intuitīvi arī tāda nojauta, ka tas ir reize arī dzimtas mirušo pieminēšanas kults. Arī tā ir piemiņa par to, kas ir bijuši, un reizē skats turpmāk, kā tu dzīvos. Par Kristu. Tas Kristus celts ir godam svētām tevam atbraucot. Viņu veidoja to krustu un tagad viņu uzcēla par godu tam svētām tevam, ka viņš ir atbraucis. Un tagad tā plāksne viņam par godu ir uzlikta tas krusts, tā ģimene, kas šite dzīvo, tā nedzīvo, viņi te atbrauc, viņi dzīvo Daugavpilī, liela ģimene, Viličko. Mēs nospriedām, kurā vietā vislabāk, ka šī te kalniņā, no kura paveras tas brīnišķīgais skats uz ezeru, Sventes skaisto ezeru, un te ir vislabāk. Un tad mēs vakaros varam, te mums tā kā tāda svētvieta, mēs nākam, tikko atbraucam, teiksim, un te uzreiz pie krusta, un lai Dievs dod mums to svētību pastrādāt, te kaut ko iestādīt. Samierinamies ar savu dēlu, ieteicam savam dēlam, stādīsim savam dēlam priekšām. Bērni piedalījās arī šo tāda īpatnēja tradīcija, kas arī savā veidā tam ir saknes senāk, pirmskristietiskajā značku, jeb zīmīšu vilkšana, ka parasti viens, ko izvēl vai nu vecāks gados, jeb mājas saimniece, sagatavo, bet ir tīpaši bērniem vilkšanai zīmītes, kur tu apsolies. Nemelošu mēnesi. Es nezinu, celšos agri, ja man nepatīk celties, mācīšos labi. Protams, tas uzreiz liek domāt, un ko pēc tam, bet tomēr. Un tad arī tie bērni pārbaudījuši citu, kā izpilda to. Un ja tev gadās sameloties vēl kaut ko, tā ir, es teikšu, ka šai tautas kristietības tradīcijai ļoti raksturīgs un ļoti spēcīgs, kāpēc tā varēja saglabāties atraktīvais moments, ka tajā piedalās visi, un katrs ir nevis tā tikai aiznes un izdari to un tādā veidā. Katrs varēja piedalīties ar savu izdomu, ar savu arī sirds dvēseles spēku. Tamos zīmītos bija, ko vajag darīt līdz nokušai raizei, kod sājam pie Krista. A mēs gojam katru vakaru. I vot tur tamā zīmītī, ko atrasit, jūs būs arī pasacīts, ko jūs vajadzēs darīt. Īpaši tas bija bērņiem vajadzīgs. Nu, bija viena zīmīte, kuru man cīši gribējās izvilkt. Te bija nasaveris tū pusi, kur cīši gribīs vērtīs. A kuram tā nasagrib vērtīs, tur, kur cīši gribīs. Izvērcīt. Jūs tagad pasaverit, naimit vien tik tos šaurokos, jo citurais tur daudz pierakstīts, bet uzdevums vīgloks. Bārņi aičur. Zīmīti varat pie sevi paturēt, pot attīsit pie mums da Kristam, varēsit pormainīt. Nu, ideit. I padomājot, vai varēsit izpildīt tikai. A может, Kristā gulēt tīcu, ko par skaiti? Visa, ko var būt. Bārņi visi pēc tam lielī. Izlasīt, kas te ir rakstīts?
Kad ieraudzīsi kādu neglītu skatu, tūlīt vērsies no tā un saki vārdus: Dievs sargā mani no grēka. Rītā pusdienu laikā vakarā noskaidīt kunga eņģeli. Visu dienu atturēties no brāšanās, dusmošanās un ļauna vēlēšanās. Vēl bija tādas zīmītes, kur tika izvilkts visam mēnešam. Tas bija 1. maijā, ko saīt, un tas bija liels uzdevums vienam cilvēkam iz visu mēnesi. To, ka mums te ir filmēšanas grupa, tad jūs līdz maija beigām varēsiet turpināt, ko te vajadzēs darīt. Tagad jūs netiksit visu tik vienkārši vaļā. Nu, neko jūs tī neizlasēsiet. Lūdzu, ņemiet zīmēti. Visu mēnesi nedrīkst dzert alkoholu. Trešdienās nalītoju pīna produktus. Noskaiti 7 reizes tēsmus un esi sveicināta par Jaunās Marijas kalpiem. Kāds tevi aizskar vai nepatiesi aizvainot, tad klusu paciet un visu piedot. Trešā svētdiena eju uz baznīcu, piedaļu svētajā misijā un pie Jaunās Marijas altāra noskaiti 7 reizes. Esi sveicināta. Kas jūs? Visu dienu centies Dieva vārdu nepatiesi nepiesaukt, bet, ja gadās pateikt, tūlīt izdams krūtīs, saki šos vārdus: O Dievs, mans piedot manus grēkus. Dievs tavs no debesim, apsažāloj par mums. Dievs tavs pasauļa pestītojs, apsažāloj par mums. Dievs svētais gors, apsažāloj par mums. Svēto trejādība viens Dievs, apsažāloj par mums. Svēto Marija, lūdz Dievu par mums. Svēto Dieva dzemdētoja, lūdz Dievu par mums. Kāpēc tā tradīcija atzima līdz, ko bija mazākā iespēja 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā, jo, pirmkārt, pacēlums vispārējais, tātad arī Latgalē. Otrs, tagad skatoties, kad mēs aizbraucām uz Preļu rajona Arendoles ciemu, kas ir šie cilvēki, kas sanāk pārsvarā vai pensionāri, jeb tie no jaunajiem, kas tur par spīti grūtībām, par spīti, ka praktiski bezdarbs, par spīti tam, ka bērni jāved uz skolu cik kilometru attālumā, kas var noturēties. Un sanākot kopā, tu izmet to smagumu, kas pa tev to laiku ir sakrājies. Un sieviete, kas dalīja šīs značkas, bijusi skolotāja, tiešām ļoti jauka skolotāja, kurai, kā daudziem skolotājiem, ar sirdi problēmas, sirds veselību un tā. Tas ir veids, kā viņa var iztaisnoties uz to brīdi, kas pa dienu ir sakrājies, un vakarā aiziet, palūgties un dziedāt. Mēs varbūt par zemu šad un tad novērtējam dziesmas spēku un arī lūkšanas spēku. Un man gribas tā domāt, nezinu, vai tas tā ir, ka kamēr šīs lūkšanas un maija dziedājumi būs, kamēr cilvēki varēs sanākt kopā, tikmēr Latgale noturēsies par spīti tam, ka dzeršanas posts tomēr nāk, bezdarbs, par spīti tam, ka tu nevar atļauties bērnus izglītot, tā varbūt uz ārpus, par spīti arī tam, ka materiālā pārticība nav tāda kā Rīgā vai citur. Jo te ir šis, ka tu vari izdziedāt. Es neteikšu izkliegt, bet tomēr kaut kā atveldzēties, un tas ir ļoti būtiski. Joprojām katru gadu maijā Latgalē pie krusta sanāk kopā cilvēki un dzied par godu Dievam. Cik ilgi vēl? Katrā ziņā pagaidām vēl šī ir skaista, saudabīga un galvenais dzīva tradīcija, kas krāšņo Latvijas kultūru vēsturi.